pēc 6 pacientiem ķermenis saka pietiek. Es sapņoju locītavas. Tas ir vienkārši, bet efektīvs veids, kā samazināt spriedzi un atgūt kustīgumu. Mazliet, bet regulāri. Man palīdz, darām kopā. Kad iekšā viss burbuļo un liekas, ka tūlīt uzsprāgšu. Tapiņas ir veids, kā samazināt trauksmi. Ar viegliem pieskārieniem signalizēt ķermenim, ka viss ir kārtībā. Tas palīdz nomierināt prātu un ķermeni. Pat, ja es izjūtu šobrīd dusmas, es sevi pieņemu. Pat, ja es šobrīd izjūtu trauksmi, es sevi pieņemu. Pat, ja es izjūtu šobrīd stresu, es sevi pieņemu. Pat, ja es šobrīd izjūtu trauksmi, es sevi pieņemu. Man palīdz, daram kopā! Kad viss sāk šķist pārāk saspringts un kad klusums kaitina. Dziedāšana vai dungošana nomierina nervu sistēmu. Nav jābūt dziedātājiem. Galvenais ir vibrācija un ritms. Tās tiešām palīdz. Man palīdz. Daram kopā. Jau pirmie putni un stiepūkstanīgas. Kad jūtu, ka nogurums sāk pārņemt. Un enerģija ir uz nulles. Vienkārši izkustēšanās. 30 sekundes mīļākajai dziesmai. Un ķermenis ir citā režīmā. Kustība iedod tonusu un pozitīvas sajūtas. Man palīdz, daram kopā! Kad galvā viss pilns, termiņi, sapulces, vēl pusdienas neēstas, es sev uzdodu vienu vienkāršu jautājumu. Par ko es šodien esmu pateicīga? Afirmācijas, iekšējie jautājumi, pateicības prakses. Sauc kā grib, bet tas, kā mēs paši ar sevi runājam, maina sajūtu par visu dienu. Arī es esmu bijusi situācijā, kad bail uzsākt, esmu iesprūdus procesā, lai pietrūkst spēka pirms finiša. Tu esi sava prāta pilots, nevis pasažieris. Es to varu, man sanāk, paņem pauzi, apstādini negatīvās domas un risinājumi nāk. Man palīdz, daram kopā! Darba dienas laikā cenšos izdarīt visu, kas ir manā ietekmes zonā, saglabāt vēsu prātu, neņemt pie sirds to, ko nevar ietekmēt. Ja darba dienā bijuši daudz vai sarežģīti uzdevumi, kas radījuši paaugstinātu intensitāti un emocionālu spriedzi,
Mēģinu no tā atbrīvoties ar fiziskām aktivitātēm. Ja vien varu, dodos uz sporta zāli, tomēr dažreiz pietiek ar nelielām tehniskām kustībām jebkurā vietā. Šādi tiek aktivizēta nervu sistēma, kas palīdz organismam izlādēt uzkrāto spriedzi. Tā tiek aktivizēta asinsrite, un tas ir labs restarts. Mēs visi dzīvojam dzīvi ar domu, ka vēlāk kaut kad sākšu kaut ko mainīt vai darīt, lai viss kļūtu labāk. Nav jādara kas grandiozs, sāc ar maziem solīšiem, mazām darbībām, izkusties, pavingro, un tu redzēsi, ka mazas darbības spēj pārvērsties lielā rezultātā. Man palīdz, daram kopā! Komandas vadītāja loma bieži ir spriedzes pilna, jo vienlaikus ir jānodrošina gan darba plānošana, kvalitātes kontrole, problēmu risināšana, pārmaiņu ieviešana, sanāksmes. Tas viss ir jāpaspēj un jāprot saglabāt cilvēcisku attieksmi pret tuvākiem kolēģiem. Es esmu atradis vienkāršu veidu, kā to var izdarīt, elpojot. Nav svarīgi, elpojot. Cik tu to dari, tas ir tavs ritms, to tev pašam ir jāsajūt. Svarīgākais ir dzirdēt savu elpu, just ieelpu, izelpu, un tajā brīdī tavs smadzenes atbrīvojās, un tu atslāpsti pats un iegūsti līdzsvaru sajūtu. Un ja to dara apzināti, sekojot līdz ieelpai un izelpai, tas ātri atjauno iekšējo līdzsvaru. Man palīdz. Daram kopā. Ko dariet pēc intensīvas darba dienas? Kad galva dūts, domas joprojām mutuļo arī darāmās. Tev vienmēr ir izvēle sēdēt divāni, rulēt telefonu, vai arī veltīt laiku tuviniekam vai no hobijiem. Aktīva izkratīšanas ir reāls triks, kā atgūt modrību. Strādā līdzīgi kā ziemas peldes. Tā var atrakt atgūt fokusu un enerģiju. Var izskatīties smeklīgi, bet redzi un jūti atšķirību uzreiz. Man palīdz! Daram kopā!